Labdien, mani sauc Raimonds Vējonis, es esmu Latvijas Basketbola savienības prezidents. Jāsaka tā, man kā esot aktīvam līdzjutējam, sestiem spēlētājam, bieži vien esot gan Latvijas vīriešu, sieviešu izlases spēlēs, augsta līmeņa basketbola komandu spēlēs, jauniešu spēlēs, bieži vien sanāk redzēt to, ka kaut kas psiholoģiski notiek ar spēlētājiem, un viņi nespēja kaut kā vajadzīgos momentos izdarīt tādas lietas, ko no viņiem vēlās treneris, ko no viņiem vēlamies mēs kā sestais spēlētājs. To arī ļoti labi varēja redzēt Parīzes Olimpiskajās spēlēs. 3x3 komanda, kas izcili nospēlēja priekšsacīkstes, bet, diemžēl, tas pusfināls un fināls neiedevās, un psiholoģiski nopīsa kaut kas iekšēji. Ja? Un tāpēc, manuprāt, šis psiholoģijas, sporta psiholoģijas jautājums ir ļoti aktuāls. Un arī es esmu runājis ar Latvijas Olimpisko komiteju, ka varbūt ir vērts piesaistīt sporta psihologu, bet Latvijas Olimpiskajai vienībai. Bet šajā reizē es esmu aicinājis Jāni Grandu, sporta psihologu, šeit uz sarunu, lai mēģinātu labāk saprast to, kāpēc tā notiek, un lai mēs varētu tiešām palīdzēt jauniešiem, jo mēs valstī liekam uzsvaru uz jauniešiem, lai jaunieši pilnvērtīgi attīstītos, kas būtu nepieciešams, lai viņi tiešām sasniegtu tos mērķus, neskatoties uz tiem ārējiem dažādiem faktoriem, pēc skaitā vecāku spiedieniem, kas regulāri notiek, arī treneri prasa no audzēkņiem daudz ko, kas būtu tas pareizais ceļš, kā jaunietim iet uz priekšu, attīstīties un kļūt par augstas līmeņa spēlētāju. Tāpēc varbūt iesāksim ar to. Jāni, pastāsti lūdzu, kāda ir tava izglītība un kāpēc tu esi nonācis sporta psihologos? Es gribētu sākt savu atbildi ar to, ka es pieminu, ka es esmu Trīns Latvijas, kas ir atgriezies Latvijā. Cik sen jūs jau? Es darbojos Latvijā jau apmēram 30 gadus. Tajā laikā, kad es dzīvoju Amerikā, es braucu šurp un tur, un es pasu viens lekcijas Latvijas universitātē. Bet pēdējos 12 gadus es galvenokārt dzīvoju Latvijā. Un tas man ir ļoti nozīmīgi, jo tas man ir devis to iespēju dalīties ar savām zināšanām, kā arī varbūt ar savu pieredzi, ar savu to gājienu. Es izglītojos psiholoģijas laukā, galvenokārt Amerikā, ieguvu doktora grādu un strādāju Amerikā. Galvenā nodarbība man bija kā psihoterapeita. Es palīdzēju cilvēkiem risināt viņu problēmas, un jau pirmos gados es sāku ietilpināt sportu savā darbībā ar saviem klientiem, tad, kad es biju Amerikā. Un, piemēram, es strādāju kādu laiku cietumā, pirmos gados. Tā bija laba pieredze, bet es apjēdzu pēc 3 gadiem, ka es negribu tur turpināt. Tur neviens negrib. Un kas bija interesanti, man bija jāatrod to veidu, kā kontaktēties ar šitiem likuma pārkāpējiem. Ja? Jo viņi skatās uz mani, ka es esmu tāds īsts ļepiņš, es neko nezinu par dzīvi, ka es esmu tāds naivs un ka sabiedrība viņiem uzspiežās un tā. Bet es atradu sportu, un sporta zvaigznes un sportisti bija kaut kas, kur mēs varējām izveidot to kopsaucienu, lai es varētu pastrādāt viņiem un arī bērniem. Teiksim, sports, fiziskās aktivitātes, ļoti labs veids, kā kontaktēties un palīdzēt bērnam justies ērtāk. Tātad visu savu profesionālo karjeru es zināmā veidā esmu saistījis sportu, un mana paša attieksme ar sportu ir ļoti pozitīva. Teiksim, manas pirmās dienās man ļoti patika piedalīties, es esmu bijis aktīvs sportists visu savu mūžu. Kādā sporta veidā? Amerikas sporta veidi bija tie galvenie, tie bija tie tradicionāli. Amerikas futbols, kas bija man lielākā mīlestība, kas ir mežonīgs, brutāls sports. Droši vien sporta psihologs ļoti svarīgs. Būtu. Es arī spēlēju beisbolu ar vieglu atlētiku. Es skrēju tā kā 1500 metrus. Amerikā mēs to saucam vienu jūdzi. Bet to es darīju aktīvi. Es nekad nebiju izcils sportists, bet es vienmēr varēju piedalīties un man tas daudz deva.
Un es izjūtu to vērtību, un man ir drusku žēl, ka Latvijā cilvēki, zināmā veidā, mazāk to dara. Kaut kā Latvijā cilvēki ir, īpaši, ka viņi ir pieauguši, viņi ir mazāk aktīvi, kā viņi ir jauni. Un tā ir arī, zināmā veidā, man ir tāda interese. Un tad, kad es pārvācos uz Latviju, lai dzīvotu te galvenokārt 12. gadā, tad es sāku lasīt lekcijas gan Latvijas universitātē, kur es vienmēr, un arī sporta akadēmijā. Un tur es daudz mācīju par tieši kā pielietot psiholoģiskos principus gan treneriem, gan sporta skolotājiem, gan atlētiem, lai sportistiem, lai paaugstinātu savu līmeni. So tas ir drusku mani. Jā. Skaidrs. Mēs jūs piesaistījām Latvijas Basketbola savienībā, lai jūs palīdzētu darbā ar jauniešiem, un jūs jau esat veicis ļoti labu darbu, izveidojis mentālās attīstības komandu, kas strādā ar mūsu ekscelences centra jauniešiem, strādā ar jaunatnes izlases dalībniekiem. Tad varbūt īsumā izstāstīt, kā izpaužās tas darbs ar jauniešiem un kas te jūsu komandā darbojās? Mana loma ir kā sporta psihologam, un teiksim, man ir divi galvenie uzdevumi. Viens ir palīdzēt sportistiem iemācīties, kā iegūt un noturēt tādu psiholoģisko līdzsvaru savā darbībā, kad viņi darbojās, teiksim, sporta laukumā vai treniņos vai spēlēs. Otrs ir palīdzēt viņiem iegūt un attīstīt zināmas mentālās prasmes, kas palīdzēs viņiem efektīvāk darboties, kā piemēram, kā kontrolēt stresu, kā relaksēt sevi, kā noturēt savu fokusu, kā koncentrēties vairāk. Un es strādāju vairāk individuāli un arī drusku ar grupu, ar to izlasi. Tad mums ir Aleksandrs Stafaševs, kuram ir doktora grāds no sporta akadēmijas, un viņš tieši ir psiholoģiskās sagatavošanas treneris. Viņš ir bijis basketbolists, ir treneris, lasa lekcijas sporta akadēmijā un galvenokārt darbojās ar grupām mūsu nodarbībās. Tad mums ir Ieva Pelša, kura ir fizioterapeita un arī sporta coach. Un viņa strādā, lai palīdzētu sportistiem realizēt savu to potenciālu, kas viņiem ir tādā ļoti pozitīvā un atbalstošā veidā. Tā ir mūsu komanda, un tas ir apmēram kā mēs darbojamies. Jaunieši, protams, aktīvi trenējās. Es pats kādreiz trenējos vieglatlētikā, bet vienā brīdī pienāk kaut kāds brīdis, liekas, kāpēc turpināt trenēties, jo tas tomēr ir grūti un regulāri jāsteigā uz treniņiem, un tev varbūt brīžiem nolaižās rokas, jau tu beidz to darīt. Un mēs arī redzam, ka sporta skolās arī ir tādi jaunieši, kas joprojām varbūt nepabeidz visus treniņus, visu ciklu neaiziet, un pamet treniņus, pievēršās citām lietām. Protams, to ārējo faktoru, kas ietekmē jauniešus ļoti daudz. Varbūt jums ir kaut kāda recepte, kas jauniešiem būtu laba, kā teikt, ievērošanai, lai viņiem nezustu šī vēlme trenēties. Jā, es domāju, tas ir ļoti labs jautājums, jo tas ir fakts, ka daži sportisti, viņi negrib, un viņi arī dažreiz ir ļoti talantīgi sportisti, kuri vienkārši saka, man pietiek. Pētījumi pierāda, ka tie galvenie faktori, kāpēc jaunieši zaudē to prieku, ir dēļ to attieksmi no treneriem, no ģimenes locekļiem, no skolotājiem, kas ir negatīva, kas ir kritiska, kas ir emocionāli vardarbīga. Un saņemot to, daži sportisti, un īpaši šodienas pasaulē, man ir daudz izvēles. Teiksim, pirms 40 gadiem vai kaut kā sports varbūt bija tāda atslēga, kā kaut kur virzīties un tikt, bet tagad jauniešiem ir ļoti daudz izvēles. Un kāpēc man palikt, ja man kliedz uz manis, ja man pārmet un tā?
Bet man liekas, tā zāle vai tā šprice pozitīvā veidā, kas varētu palīdzēt, būtu ļoti atbalstoša vide, kā varētu būt ģimene, tie varētu būt treneri, kuri ar cieņu darbojas ar sportistiem. Un man patīk tas, ko Māris Strombergs, tas riteņbraucējs, kas vinēja 2 zelta medaļas olimpiādā, viņš teica, svarīgākais, kas viņam ir, svarīgākais viņa perspektīvā, kas uztur viņa to pozitīvo gaisotni un mīlestību un gribu darboties sportā, ir pozitīva, atbalstoša vide ap viņu. Ģimene, treneri un tuvifrāli. Es pilnībā piekrītu. Protams, ka ģimenē ir ļoti notiecoša jaunā sportista izaugsmē, bet tai pašā laikā tur parādās arī atsevišķas negatīvas tendences, jo, diemžēl, vecākiem liekas, ka varbūt caur bērnu var piepildīt kādas nepiepildītās savas personīgās, savas dzīves, karjeras attīstības, izpausmes, un tad liek uz bērniem tādu psiholoģisku spiedienu, ka tur jābūt labākajiem, kāpēc tu tur dari nepareizi kaut ko. Tas rada tādu negatīvu spiedienu jaunietim. Ja? Un ne visi jaunieši atkal to var izciest, jo viņi ieslēdzās sevi un tā tālāk. Ja? Un varbūt neļauj viņiem izpausties, parādīt visas savas prasmes, kas viņiem ir. Ko jūs ieteiktu jaunietim? Kā veidot šīs attiecības ar saviem vecākiem, ja vecāki pēkšņi prasa pārāk daudz no tā jaunieša un tā tālāk, ja varbūt ir kāda recepte? Jā, man ir manas domas par to. Teiksim, es domāju, kāds jaunietis, kas uzaug tādā vidē, kur viņš izjūt tādu spiedienu, kur viņš ir virzīts varbūt uz to, ka viņam jābūt tam perfektam sportistam. Tas nav iespējams. Un īpaši, ja tas sportists nav pats bruņots ar, teiksim, prasmēm un spējām. Mēs mēģinām dot sportistiem dažas šitās prasmes un spējas un palīdzam viņiem attīstīt viņas. Bet es uzskatu, ka ģimenei tā loma ir būt pacietīgiem, atbalstošiem un iecietīgam, jo mēs runājam par vienu bērnu, mēs runājam par jaunu cilvēku. Bet uz to dzīvo ar vecākiem jāstrādā. Dažreiz ir jāsūta vecākiem signālu par to, ka šādā veidā kontrolēt tik intensīvi varbūt nav tas labākais variants. Ja? Un ka sportists varēs vairāk realizēt sevi, ja viņš saņem to pozitīvu atbalstu. Ja man visu laiku pārmet, kritizē vai fokusē uz manām kļūdām, es palieku nedrošāks. Bet ja mani vecāki ievēro tās lietas, ko es daru labi, teiksim, manas veiksmes, manus, teiksim, labu sadarbību ar komandas biedriem. Vienalga, ko viņi varētu, ja viņi identificē tās lietas, ko es daru labi. Un fokusē uz tā un atbalsta to, es sāku justies vairāk pieņemts, es jūtos labāk par sevi, un, ja es jūtos labāk par sevi, un labāk pārliecību, es esmu veiksmīgāks. Man nekāds tālāk zina veidā tā forma, ko es ieteiktu. Bieži vien arī spēlē droši vien treneri grēko, ja, jo bērns uzbrūk, tur neiemet grozā, uzreiz viņu roju malā, vēl noskrostē, ja, kāpēc tu tur meti, ja, tu vajadzēja piespēlīt darīt, vai kā savādāk, ja. Un kā ar treneriem strādā? Mēs arī mūsu komandas ietvaros arī strādājam tieši ar treneriem. Un kā es minēju sākumā, mūsu fokus arī ir uz to, ka mēs palīdzam gan treneriem, gan skolotājiem izveidot to pozitīvāko attieksmi ar to sportistu un izmantot psiholoģiskos principus. Un tie principi ir ļoti vienkārši. Teiksim, ja mēs gribam, lai zināma uzvedība parādās vairāk vai notiek vairāk, mums ir ļoti svarīgi pozitīvā veidā jāatbalsta to uzvedību. Ja es fokusēju tikai uz tām kļūdām, es zinu, ka cilvēku zināmā veidā bedrē. Cilvēks nejūtās tik spējīgs, nejūtās tik labi. Jā. Un, protams, ar treneriem jau parādās arī reizēm kaut kādas citas problēmas, ja? Kaut kāda nedaudz, neteiksim, vardarbība, bet tu parausta to bērnu un tā tālāk.
Un pēdējā laikā tas vispār ir varbūt brīžiem aktualizējies, ja, bet tas droši vien liecina, ka arī no mūsu puses, no Basketbola savienības puses vairāk ir jāstrādā ar treneriem, droši vien jāorganizē kursi, kur sporta psihologi jāicina vēl kādu nozaru pārstāvi, lai audzinātu trenerus. Jā, un man liekas svarīga lieta, ko es gribētu pieminēt pie šitā saudzināšanas, man liekas, ka treneriem bieži ir spiediens, ka viņiem jāsasniedz to rezultātu. Un ja mūsu fokus ir uz tā rezultātu, ko mēs zināmā veidā nevaram kontrolēt, es domāju, ka tāds treneris fokusēts uz rezultātu, nav treneris, kas pietiekami vada uztverēt, rūpējās par to sportistu. Un es domāju, svarīgāks fokus treneriem būtu tieši uz sportistu izaugsmi, palīdzēt viņam attīstīt savas spējas, uzstādīt mērķus, sasniedzamus mērķus ar to sportistu un sistemātiski strādāt, lai viņu sasniegtu. Un apbalvot to sportistu, ka viņš piestrādā pie sava plāna un ka viņam ir laba darba ētika. Un kas notiks, jā, mēs ceram uz pozitīvo rezultātu, jo mēs zinām, ka mēs visi tad esam sagatavoti. Bet, un ja mēs darām visu to sagatavošanos darbu, tad varbūt mēs varam to sasniegt. Tas negarantē, ka tas paaugstina to iespēju. Nu jā, basketbols ir tāda prāta spēle, un tur tomēr, lai spēlētu, jāizmanto prāts, jā, tur nevar vienkārši skriet un mest, ja, teiksim, tur ir jādomā. Vai ir iespējams jauniešus trenēt, lai viņi vairāk izmantotu prātu, kas, teiksim, būtu tās varbūt tie vieglākie, varbūt vingrinājumi, kas jauniešiem būtu ikdienā jādara, lai viņi gudri spēlētu basketbolu? Tādā momentā, kad spēle notiek, mēs gribētu, ka kaut kā tas sportists piedzīvo to varbūt tādā palēninātā veidā. Jo kas notiek, ja, piemēram, tas stress ir augstāks un dabiski tur būs, un ja tas stress nav zināmā veidā kontrolēts, ja mēs nevaram tikt galā ar viņu, ja mēs nevaram to enerģiju fokusēt vairāk, ko mēs izjūtam sakarā to stresu tādā pozitīvā veidā, tā spēles temps pātrinājās. Un visi lietas notiek, un mēs izjūtam, ka mēs esam kaut kādā augstā. Un tam mēs pielaižam kļūdas un tā. Mana formula zināmā veidā ir tas, ka mums ir jāmāca tam sportistam domāt pozitīvi pašam par sevi, par savām spējām, tātad tā pašsaruna sevi ir jābūt pozitīvai. Un to veidu, kā es uztveru situācijas, mēs varam uztvert negatīvā veidā, mēs varam kontrolēt, kā mēs uztveram, bet mēs mācam uztvert pozitīvākā veidā. Un darot to, mēs varam to enerģiju mainīt. No negatīvas enerģijas, kur es esmu trauksmains un baidos no tā, kas varētu notikt, un domāju, tikai, ka man nesanāk greizi vai kaut ko tādu. Mēs samazinām to iespēju ar to, ka viņš ir labāk fokusēts, ja, un viņš tad izseko un dara veiksmīgāk un ar, teiksim, piedzīvot to procesu labvēlīgākā veidā. Arī man liekas, ko es gribētu uzsvērt, ir sakarā stresu. Stress maina mūsu ķermeņa darbību. Mēs sākam seklāk elpot. Mūsu elpas nav tādas, kas ir pilnvērtīgas. Un jaunam sportistam svarīgākā lieta ir varot kā smadzenītes ar to skābekli, ja tā ir tā degviela, kas ir ļoti nozīmīga. Un kad sportists ir uztraucies un ka viņš ir trauksmainā situācijā, viņš sekli elpo, neievelk pietiekami un tikai negatīvas lietas sekos. Mēģinām mainīt visu to ar vienkāršām lietām. Domāsim pozitīvi, uzsversim pozitīvi, elposim dziļi, bet to ir jādara sistemātiski, proaktīvā veidā pirms
lai tās prasmes būtu norūdītas un tās liekas kā Liplāna izsaka. Mēs esam ievērojuši atsevišķās ļoti svarīgās spēlēs Eiropas čempionātos, ka jaunieši pašās spēles beigās kaut esam tā kā uzvarētāju pozīcijās, un tā kā varētu spēli uzvarēt, bet pašās beigās kaut kā tomēr zaudējumi. Kur, protams, ir arī trenera nepareizi, varbūt kādi lēmumi, ko viņi tajos brīdžos ir pieņēmuši, bet bieži vien jaunieši paši kaut ko sastresojās, izdara tādas muļķīgas kļūdas, kuras parasti it kā ikdienā neizdara. Droši vien ir jārunā par psiholoģisko noturību, ja tai noturība ir jābūt droši vien visu spēles gaitu, ja, un tas ir kaut kā jātrenē, jāuztur. Es domāju, ka spēles laikā, īpaši, ja tu spēlē ar visu savu sirdi un dvēseli, tu esi noguris. Ja? Un, kad tu esi noguris, tad dažreiz tu paliec tāds negatīvāks. Tātad daļa no tā, ko mēs cenšamies darīt ar sportistiem, ir attīstīt viņu spējas koncentrēties, noturēt koncentrāciju, noturēt to fokusu, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Bet tāpat, tad, kad man ir grūtāks moments un es sāku izjust, es nevaru piedzīvot to, ka man pārņem kaut kādas negatīvas emocijas. Jo tās negatīvās emocijas ievilks mani kaut kādā negatīvā bedrē, no kuras man būs grūti tikt, un tur ir lielāka iespēja, ka tas notiks, kad es esmu vairāk tā kā izsīcis, noguris, spēlējis, devis savu labāko. Un tas ir tas moments, kad ir jāizmanto tādas pozitīvas afirmācijas sev. Es varu šito izdarīt, mēs varam savilkt galus, un drusku tas, kas notika ar hokeju to izlasi pirms 2 gadiem, kad viņiem bija ļoti labs sekas arī čempionātā. Tā komanda jutās vienota. Pat, ka viņi bija viņiem bija pārliecība un ticība, ka mēs varēsim izlīdzināt un arī vinnēt, kas gan notika visās spēlēs. Jā. Sasita lielo Ameriku, 350 miljonu iedzīvotājiem, valsts ar 1,8 miljonu, bija tas, kas uzvarēja, jo viņi ticēja sev, un viņi ticēja, ļoti, un tas ir bāzēts uz to pozitīvo attieksmi pret sevi, saviem komandas biedriem, un kā mēs zinām, ko mums jādara, un mēs varam to izdarīt. Un treneris var visu šito iekaut kārtīgi, mēs varam atbalstīt kā mentālās prasmes komanda, un tad kopā sanāk tas maisījums, kad tas sportists saka, jā, es māku, es varu, es izdarīšu. To jau mēs arī varējām ļoti labi novērot mūsu pieaugušo izlasē. Mēs bieži vien tajās svarīgajās spēlēs tieši zaudējām tajās galotnēs, jau arī, kad nāca mūsu jaunais treneris Luka Banki, viņš pievērsa tam ļoti uzmanību, tad tomēr mums jāmaina tā mentālā noturība, lai mēs pašās beigās spējam tomēr panākt varbūt šos uzvarošos grozus, ja, lai mēs vinnējam, nevis tur tajā punktā ejošā spēlē beigās tā kā zaudējam. Ja. Tā kā tas, manuprāt, tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja. Jā, tā pieeja ir ļoti nozīmīga. Jūs tā kā Amerikā jums ir pieredze, jūs ir tāda, NBA slavenais treneris Phils Jacksons bija viens no pirmajiem, kas savā komandā ieviesa meditāciju, jā, vai arī jauniešiem tas būtu nepieciešams, un tas varbūt būtu tas vienkāršākais, ko varētu darīt. Es domāju, ka jauniešiem tas ir ļoti nozīmīgs. Es domāju, ka, piemēram, tā grupiņa, kuru mēs vairāk darbojamies, un viņi ir 15 un 16 gadu veci zēni, ka viņi ir spējīgi šīs prasmes iegūt, un iemācīties kā, un tā būs daļa no mūsu apmācībām, mēs to sistemātiski darīsim, bet tur ir tādi pamatsoļi, ko viņi varētu spērt paši, un tas būtu, ka viņi, teiksim, velta varbūt kādas 5 līdz 7 minūtes dienā, varbūt tas ir no rīta, varbūt tas ir vakarā, kur viņi vienkārši aizver acis. Mēs jau esam sākuši mācīt viņiem par dziļo elpošanu.
Un viņi vienkārši aizver acis, relaksētā veidā, jā, sāk dziļi elpot un fokusē. Viņu izvēle. Viņi var fokusēt uz viņu elpu. Viņi var fokusēt uz skaņām. Viņi var fokusēt, piemēram, uz fiziskām sajūtām, uz kaut kādām domām, kas kā iepeld. Bet tas svarīgais būtu, ka viņi sāk trenēt savu prātu, fokusēt uz kaut kā un noturēt savu to fokusu. Un tās domas aizpildēs, teiksim, tas fokus pazudīs un nepaši nāk tā ir tā apzinātā meditācija, kas palīdz mums stiprināt mūsu smadzeņu frontālo daļu. Frontālā daļa ir mūsu racionālā, sekmīgā, paškontroles smadzeņu daļa, kuri, ja viņi ir stiprā, un šitiem jauniešiem, ja viņi attīsta šī dzīves posmā, viņi ļoti varēs stiprināt. Un tas neutralizē to limbisko sistēmu, to, kas uztraucās, kur mēs stresu piedzīvojam, tātad stiprinot šo savu meditāciju, mēs samazinām to, ka mēs piedzīvosim vairāk negativitāti, mēs samazinām to iespēju, ka stress mums pārņems. Bet kā jaunietim tad tā sakoncentrēties uz tām labajām lietām. Jo viņš jau brīžiem tā kā pa gaisu, jā, bet nu vajag koncentrēties, kas ir jūs ieteikums, kā tas būtu pareizāk jaunietim jādara. Vai elpošanas vingrinājumiem, vai diafragma uzstās un skābeklis pieplūst, jā, teiksim, vai kādi citi vingrinājumi. Nu, es domāju, tas, ko es minēju, šitā ir tāda mini-meditācija, kur viņi velta sev to laiku un trenē savu prātu un attīstu. Varbūt no sākuma viņi tikai varēs to izdarīt pāris minūtes vai kaut kas tā, bet ar laiku un ar to, ka viņi sistemātiski dara katru dienu, viņi attīstīs tās spējas un pēc kādu laiku būs vieglāk. Tas tāpat kā vieglatlētikā. Noskriet zinām attālumu ar to, ka mēs visu laiku darām, mēs paliekam stiprāk, mēs paliekam veiksmīgāk. Un tas pats ar smadzeņu darbību, meditāciju, ar visām tām lietām. Jā, droši vien arī tā psiholoģiskā noturība viņiem sekmē to, lai nav to traumu un tā tālāk, ja, jo tu tomēr gudrāk rīkojies. Jā, tu gudrāk rīkojies un tu samazini to iespēju, ka tev pārsteigs kaut kādas negatīvas emocijas kritiskā momentā. Jo caur meditāciju mēs jau iepazīstamies ar mūsu domāšanas veidu, ar mūsu tām emocijām, ko mēs piedzīvojam. Un mēs esam gatavi, mēs neesam pārsteigti, jo kas notiek, ka mēs paliekam vājāki, teiksim, spēlā un kritiskos momentos, mēs piedzīvojam kaut kādu neveiksmi un mēs iestrēgstam kādī neveiksmē. Un caur meditāciju mēs varam ļoti labi vienkārši atlaistam, aizpildēt prom un fokusēt, kā mums būtu, kā mēs gribētu to darīt, ka mēs varētu veikt mūsu nākamos. Un tāds, jūs kā psihologs, vai tas, teiksim, arī tā mobilizē komandu, bieži vien tā dara, ja, pirms iziet laukumā, ja, teiksim, saliek rokas kopā, nopiedās mūsu zeme Latvijā, ja, un tad iet laukumā, ja. Vai tas mobilizē iekšēji? Tas mobilizē, tas fokusē. Pirms spēļu rutīna ir ļoti nozīmīga. Katrs sportists varbūt gribēs darīt drusku citādāk, bet tāda komandas kopsajūta un saliedēšana ir ļoti nozīmīga. Tur treneris var palīdzēt, tur tie komandas līderi var palīdzēt, un mēs varam, kad mēs strādājam, viņiem uzsvērt to nozīmi un to vajadzību attīstīt šo darbību komandā. Vai, teiksim, spēlētājiem kaut kādi talismani arī palīdz stiprināt psiholoģisko noturību, jo ir lasīts, ja, ka, teiksim, tur uzvarētāji zeķis tur nemaina vai kaut ko, ja, teiksim, kaut kādas lietiņas, ja. Tāda mājiņticība ir ļoti... Tā vairāk ir mājiņticība. Es tā uzskatu, jā, ka tā ir. Bet, piemēram, es atceros, ka es biju jauns, es esmu kādu 90 gadu, es spēlēju beisbolu. Un es redzēju, ka kāds slavens cilvēks televīzijā
pirms viņš paņēma to rungu, lai sistu to bumbu, viņš šitā uzmet savu, tā svētīs sevi vai krustiņu, Un es to redzēju, es domāju, ja viņš dara, varbūt man jādara. Un es to sāku darīt, un tā ir drusku tā kā, teiksim, kaut kāda narkotika, Darot to, mēs domājam, mēs ieņemam to domu, ka mēs būsim sekmīgāki. Bet tās tikai mūsu doma. Tātad mēs varam tāpat iemācīt, ka man nevajag tās apakšbikses valkāt 2 nedēļas, un nemainīt, un tā, man nevajag tās zeķes. Man vienkārši jādomā pozitīvāk par sevi un savām spējām. Man jābūt tā pārliecība, ka es varu. Un tā pozitīvā domāšanas veids. Droši vien, ka pozitīvismam jābūt ir. Pašam ir jātic. Tam, kas ir būt labi. Tas atvietos to, ka vajag tos hausmans un domāticīgi, Bet kā teiksim, spēlēt vēl tā tīri tā psiholoģiski jūs, prāt, spēlētājiem, tu met vienreiz, met otrreiz, trešo reizi, arī, teiksim, piemēram, Dāvis Bertāns 9 metienus izmet, nevienu nedrāpa. Un tad, teiksim, droši vien psiholoģiski tev kļūst ļoti grūti, ļoti grūti, jo, tad būs 10. atkal nedrāpīšu, un tu sāc baidīties droši vien, Kā, teiksim, šādās situācijās jaunietiem labāk rīkot? Es esmu redzējis tādu spēli, kur varbūt Dāvis met 9, 10 un nemet nevienu, un nākamā spēlē viņš met 7 un iemet katru. Man patīk tas, ko Kobe Bryant teica, kas bija viens no vislabākajiem NBA spēlētājiem, kas, diemžēl, aizgāja bojā pēc daudz ātri, jo man liekas, ka viņš būtu varējis daudz dot pat pēc tam, ka viņš beidz spēlēt basketu. Un viņš teica, katreiz, ka es metu, un viņš dienā meta simtiem un simtiem metienus, katru dienu, visu laiku, pat, kad viņš bija tas top spēlētājs, viņš to turpināja darīt. Viņš teica, katreiz, ka es metu, man ir pārliecība, ka es iemetīšu. Un ja neiemet, tad es varu tā kā apskatīties, ko man būtu jādara atšķirīgi, lai es iemestu to nākamo. Un tātad viņš nefokusēja uz to, ka es neiemetu, bet es varu mācīties, no tā man nekrita, bet, ka es metīšu nākamo, es darīšu visu tieši, kā es esmu to darījis 100 reizēm treniņos, un man kritīs. Un man liekas, ka arī tā lielām zvaigznēm Michael Jordanam bija līdzīga tik domāšana, droši vien Kristapam Porziņam ir, un viņa komandas, tiem biedriem ar to Tatum un Brown un visiem izciliem sportistiem, ir droši vien līdzīga domāšana, tā super pārliecība, ka es turpināšu mest tā, kā es esmu treniņos darījis un kritīs. Nemetīsi, tu nezināsi, vai trāpīsi vai netrāpīsi. Tieši tā, un bieži treneris saka, met. Tā ir, Bet nedomā negatīvi pirkstumē. Tas ir tāds. Mēs uz tādas patīkamas nots varam noslēgt to sarunu, uz tuvojās Ziemassvētki. Droši vien jums kā sporta psihologam varbūt ir kāds tāds enerģētisks, sportisks, psiholoģisks novēlojums jaunajiem basketbolistiem, viņu ģimenēm, lai tā droši iesmuļotu nākamajā arī gadā, lai tie labākie rezultāti vēl tik būtu priekšā. Man ir dažas domas, un viens ir mūsu svētku laiks, ir ļoti svarīgs laiks, kad ģimene ir kopā. Un izjust ģimenes to kopību, tās labās emocijas, kas varētu nākt. Un, piemēram, mani bērni dzīvo ASV, mani mazbērni dzīvo ASV, un es būšu kopā, un es esmu ļoti priecīgs, ka mums tā iespēja satikties. Un es tā kā veicinu to, ka cilvēki, cik vien iespējams, sanākat kopā, un baudiet to, ka jūs esat kopā, un esiet pateicīgi par to, kas jums ir. Man liekas, ka Latvijā dažreiz mēs domājam par to, kas mums trūkst, domājam dažreiz par kaut kādiem deficitiem vai kaut kas tā. Šitām ģimenēm ir sportisti, kas dod savu sirdi un vēseli, lai attīstītu savas spējas.
cītīgi trenējās, un man liekas, ģimenes atbalsts ļoti nozīmīgs, un ģimenēm kopā ar to sportistu būsim pateicīgi par to, kas mums ir, ka mums ir ģimene, ka mums ir sportists, kas ļoti cenšas, un nākamā gadā vienkārši pieņemsim lēmumu, ka mēs darīsim visu, lai atbalstītu mūsu sportistu, lai viņš var realizēt savus sapņus, un mēs visi varam justies lepni ar viņa darba ētiku, un ka mēs palīdzējam viņam tikt, kur viņš ir ticis. Jā, tā, paldies par šo novēlējumu un paldies par iedvesmojošo sarunu. Un es ceru, ka jaunieši un arī viņu vecāki, noklausoties to, ko jūs teicāt, būs kādas jaunas atziņas, kas viņiem jādara, lai viņi paši gan ģimenēs, kā vecāki, un arī lai jaunieši būtu vēl labāki nekā viņiem tagad. Paldies! Paldies!